Čau visiem, te atkal es, Karina. Mans klases biedrs bija, ak Dievs, jā, never mind. Mans klases biedrs dienas ar ebuci un vienkārši Līva, viņas mani apjokoja, un man liebies, kad mani apjoko. Un, randomness. Man varbūt būs bloopers šitam video. Varbūt. Es kaut kā gribētu uztaisīt kādu challenge. Tur lejā komentāros ierakstiet kādu challenge, bet ne tādu riskantu, jo, jā. Es negribu riskēt. Es vakar atklāju savu pelēšanas sezonu, citiem noteikti jau tāds, ko tikai vakar, ak Dievs, blablabla. Bet es atklāju viņu gaujā, un tur ir šausmīgs blumpkis. Es nezinu, kā lai jums vēl pasaka. Ui! Palasīsim kopā ar mani. Šī grāmata līdz 100 par īmainu veidu, kā saglabāt noslēpumus. Mana mīļākā. Otrā mīļākā? Jā, es esmu tikusi līdz tā vēl apspatē. Palasīsim kā flanķit. Tā. Oh God. Oh God. Oh God. I got oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh Dievs, es atvainoju. Man darētu aiztaisīt loku. Ziniet, ko es aiztaisīšu loku. Un tagad viņš ir... Viss! Sodīgākais. Lūk, taisīt, aiziet. Un... Tagad viņš ir aiztaisīts. Stulbība. Slepenā valodā. Oh God, jūs noteikti man neredzējāt. Atvainojos. Palasīsim. Es ļoti sodīgi lasu, tāpēc neticami. Es sēžu plumulē un man ir satriedzoši jaunumi. Tikai nav neviena, kam stāstīt. Varbūt izlikt berlītes melts un iekliekt tajā savu noslēpumu. Tad tās vismaz... Tad tas vismaz man nemocīs. Taču smilšu graudiņi nav pašas labākās uzticības personas. Kaut šeit būtu bijusi vila Teranī, Irma vai Kornelija. Taču nekā. Droši vien būs jāuzticas noslēpums kādai no šejienes paziņām. Domāsim, Kelijai. Man apmeklēsīt. Tas bija nākamās rindiņas sākums. Man bērndārdzā bija tik mīļas par skolotāju Kelija, un ja viņa skatās, tu biji vislabākā sporta skolotāja. Man liekas mūsu skolas sporta skolotāja. Vienkārši visas ir tik šausmīgas.
Un, jā, es tiešām gribu iegodīgi pārspēt. Es negribu pārspēt, es gribu parādīt savai klases biedrenei. Viņa nav, vai ir man draudzene, es īsti nezinu, jo viņa ir tāda izvēlīgā. Jo es viņas mājās nokritu no pennyboarda un sasitos riktīgi. Man šausmīgi sāpējies skals un augstāk daudz no mugura. Un bija tā, ka viņi sāk un man iebļaut. Tas, ka šī ir liela māja, nenozīmē, ka tai nav noteikumu. Vai tāds noteikums numur 1 nedrīkst krist? Dievs taču. Jā, ak, Dievs, saku pārspīlē. Ak, miegs, ja? Ja? Es zinu. Ok, es noteikti beigšu, jo man nav vairs ko stāstīt. Ar zaķīšiem un lācīšiem un sprītīšiem. Un atā. Peace. Lasīt. Love. Bye. Yeah.